Nu, labrītiņ no rītiņ. Ir 17. maijs, sestdiena. Mēs dodamies meklēt brokastu vietu. Marokā nekas agri nesākas. Veikali un tirgus vecpilsētā veras vaļā tikai ap 10. Bet es apskatījos internetā, ka dažas sēstuves ir vaļā jau no 8 un piedāvā brokastis. Brokastis viņiem šeit ir parasti bagātīgas un par ļoti saprātīgu cenu. 5 mūs jau pamodināja muedziņu dziedājumu, jau bija laiks rīta lūkšanai. Bet, nu, nav tik traki. Rīts patīkams, 19 grādi rādīja. Kamēr man ģimenes čatā apmainās ar video par sniegu cēsīs, tikmēr mēs baudām vasaru. Bet kā būs mājās braukšana, es nezinu. Tā. Šodien mums ir Marakeša, un mums ir 2 naktis šeit. Mēs kārtīgi tātad atpūtīsimies. Un tad jau atkal būsim jau noilgojušies pēc braukšanas. Šodien būs tāds neliels šopings, bet es nezinu, es tās izplūdes gāzes vakar tās elpojos, un es nezinu no kā, no tām izplūdes gāzēm, no ūdens, vai kā man pats tad viss tādu savu sādu tādu, nezinu. Nu neko, gan jau pāries. Nav jau mirstam vainas cerams. Ko tu, Artur, vēl varētu labi pateikt? Gribās jau braukt tālāk. Jā, man Marakeša nepatīk, ja godīgi. Līdz šim es varētu teikt, ka man vislabāk patika Rabāta. Otrā vietā es liku Tanžeru. Tanžeras tieši vecpilsētu. Un dažās vietās vēl bija skaists pludmales, mēs braucām garām. Varbūt vēl kaut kas šis tas. Bet teorētiski mēs spriedām, ka arī aina viskā ziņā. Bet mēs vēl neesam izbraukuši īstenībā tos pašus svarīgākos, tos kalnu ceļus un aizes. Varbūt mēs izbrauksim tās un mēs mainīsim savu viedokli. Jā. Bet tur tā bija vienmēr smukāk. Jā. Tā kā tā. Kaut kāda. Nu ko, mēs esam atraduši vietiņu, kur piesēst. Olzen kafē saucās. Mēs tūlīt ievērtēsim, cik labas ir šis brokastis. Kaut kāds beldī brokastis. Es nezinu, kas ir beldī un tā tālāk, bet mēs izvēlējāmies, jo tad bija ungoliņa. Nezinu, varbūt. Tāds moderns neliels iestādījums. Nu, parādīšu. Ārpusē jau, protams, reku ir celtniecības darbi. Nu, kas varbūt nav tas trakākais. Bet tur ir arī grūži un vispārējais. Te tā, nu... Praktiski centrs? Jā, teorētiski, jo vecpilsēta nav tālu. Tas kompleks jau bija Nu, ļoti te tāds, jā, tāds moderns iepirkšanās centrs. Pat ne tikai veikals, bet nu, vispār tāds rajonis, jā. Te ir modernas kafejnīcas, visādi modernie veikali. tīrība, tur viss ir tā, bet izēja... Lielāk ir, varbūt, bet arī nav. Izēja no viņa ārā, tad ir... Jā, tad ir groži. Cita pasaule. Nu tā, mēs mēģinām joprojām pierast, saprast un pieņemt, bet tā īsti mums ir galvenais sanāk. Neko, ko saprast, tā tas ir. Nu jā. Tā viņam teikt? Tā viņam te ir, jā. Vismaz mēs dabujām lielu kafiju, tas ir pozitīvi. Un svaigs spiests apelsīnas olas es arī būšu sadzērusies. Es biju nofilmēt arī servīzes. Es servīzes vakar servīzes aizvakar Tur filmēju. mums ir iepmainīt, tur bija Eiropas līmenis. Tur bija Eiropas līmenis, jā, tad es atceram teicu, ka mēs varam palikt mākas labot. Jo tur bišķiņ tālāk mēs bagājām, tur bija atkal marokāņu līmenis, tur bija atkal... Oi, bet nu, bet kā Arturs teica, paldies vecīšiem. Es nezinu, kā to vietu uzlika ielāpu riepai un pateicoties viņiem, mēs vispār līdz Marakešai tikām. Tā kā, nu, nekritizēsim arī. Nē, amat jau viņi māk. Jā. Tikai viņi... Jā, starp citu, mēs vakar, kas stājām par to tirgu, tur ļoti daudz tādas piparbodas un tādas, kā Krievi saka, širpotreb, bet bija arī tāds
tādi stendiņi, kur var redzēt, jā, ka tie ir amatnieki, rokdarināti priekšmeti un interesanti. Nu, bet tam visam ir jāizlaužās cauri, vai ne? Un iznāk brokastis. Reku Google mums teica, ka tas ir kaut kāds smēriņš, bet izrādās, ka tā ir zupa. Bahirarā, viņš teica kaut kā tā. Jāapskatās ēdienkartē būs precīzi, kā viņi sauc. Maizīt viņu atkal. Tie dažādi maizīti. Tie dažīti, jā. Tāda maizīti, tāda. Vēl mums oliņi būs, jā. Katra maizīti savādāk. Jā. Mūsu brokastīm pat galds pa maz, mēs maizīti dabūjām salikt 2 stāvos, reku mums vēl oliņi atnāca. Viss. Forši. Un mēs gribam vienu bildi. Tad viena interesanta lieta ir, viņiem it kā ir arī ielu nosaukumi un numuru mājām, bet, piemēram, naktsmājas bieži vien, kad mēs, mēģinām atrast, viņiem ir nosaukumi tādiem dzīvokļu kompleksiem vai kas, piemēram, šī ir rezidence Rosjērs, nezinu. Mūsējā ir rezidence Maida. Reku te ir rezidence Beigadi. Viņiem, tā mājai ir arī, nosaukums. Tā īstenībā pat Google Mapsā un Veizā ir vieglāk atrast, nekā vadīt iekšā ielu nosaukums un numurs. Tā viņš nevienmēr meklē. Tas tā interesanti. Tanžērā mums bija kaut kāds Cheers, kaut kāds tas Rabātā mums bija, man liekas, viesu mājai, tā kā viesnīca vairāk. Jā, hoteli bija. Hoteli, to pēc nosaukuma mēs atradām. Jā, un tie skaties, mums bija rezidents mājā, un tā visiem visi kaut kāds rezidents. Un tad ir viena tāda lieta. Viņi te ceļ un to krānu šiverē. Te jau vienu brīdi viņu gandrīz kaut kas nogājutos. Mēs varētu tā, strādniekiem ķiveres nav, strādā parastāk kurpēs visi, interesanti. Te arī laikam kaut ko ceļ, būs vēl viena rezidence. Daudz viet viņiem ir tādas garāžas, mums arī mocīts ir garāžā, Pazemes parkingā. Man sirds ir drošāka nekā, kad uz ielas. Var jau būt, ka nekas tam mocītim tā arī nenotiktu, bet sirds man ir mierīgāk, ka viņš ir parkingā kaut kur drošībā. Eku manējais restorānisto nāk. Saulēns bija aizmirsts, dabūja skriet pakaļ. Nav jau tā, ka nav neviens smuks stūrīši, nekas nav sakopts. Tā jau nav. Vietām var redzēt arī, ka cilvēki ļoti cenšas. Bet, tā kā mēs spriedām, ko tas dod, ka tu savu mājas priekšu sakop, nomazgā, puķkotus tur saliec, ja blakus tev ir izgāstu vai celtniecības laukums, ka viss put un iet pa gaisu un tam līdzīgi. Bet ir vietām ir ļoti sakopts un ļoti smuki, piemēram, šis te bulvārs, jā, un arī izplūdes gāzes, nav tik traki, jāelpo. Tagad noteikti jau kā arī ir, bet viņas nav tik ļoti jūtams. Bet pie tā tirgus, ka tu gāji, tu pilnīgi jūti, ka tu elpo visu to sūdu iekšā, Karaliskais teātris. Un mans karalis iepircies ir. Un tad mēs mēģināsim tikt pāri šitai ielai. Eku var redzēt benzīna cenas. €26, beņģis 95. Tā. Nevar saprast, strādā tas vai nestrādā. Kas tur otrā pusē? Kas tad? Nezinu. Kafēdē. Vai nē, kāvē es nevaru izlasīt, kas tur ir. Tā. Ejam, jā? Viņš varētu braukt vai kaut ko darīt. Viņš nostājās gājēji pārēji un meditē. Haidī. Tā.
Mums ir sarkans vai viņiem ir sarkans? Viņiem ir sarkans. Es katru reizi, kad mēs kaut kādam šitādam krustojumam izejam cauri. Šitā jau ir svetafori. Viņi īpaši neievēro tos svetaforus, bet bišķiņ vieglāk ir, jā. Tur jau vakal ir. Mēs vakar redzējām arī vienu, kuram bija aksidents. Viņš bija rollerīt, bija gar zemi, viņam cēls bija pušs asiņains, tur bija ņemšanās. Kafē de Marrakesh. Tas ir Marrakesh. Mums kā aizējām apskanīties? Nē, tur nav kafē, tur ir care rakstīt. Kāra, ne? Bet kas tas tāds ir, es nezinu. Tas ir stācija. Varbūt. Kaut kāda iespaidīga ēka, bet es pārielai Artur negribu. Es atsakos. Jā. Saskrienies, tad tu paņem vienkārši bumperi, iepako viņu aizmugurējā sēdeklī un brauc tālāk. Nothing special. Nav ko satraukties. Nu, šis ir tāds moderns rajons. Ja mēs nav bijuši vēl. Nē, te mēs vēl nav bijuši. Izies, ka mūsu. Es negribu, mēs atkal šausmīgi labi paēdām. Kā sauc to zupu? Bisāra. Tāda zirņu zupa. Bija interesanti, bet mēs konstatējām, ka viņam ļoti daudz ēdienu ir tādi ļoti vienkārši, neizteiksmīgi. Nav ne sāls klāt, nekā. Un tad ir atkal tāda ēdiena, kuriem ir tik daudz visādi garšvielu. Kad ir pilnīgi apjūt. Tu kaut ko sajūt, ka šito es tā kā zinu, bet kas tas tāds ir, fīgi viņi zina. Jā. Šitā ielā mums pa labi. Ui. Nu ko? Mēs esam mazliet atpūtušies, es pat pagulēju. Es teicu, Marrakesh man nogurdina. Centāmies it kā to lielāko karstumu pārlaist viesnīcā Vēsumiņā. Šodien ir jūtami karstāks. Es jūtu, ka ir daudz karstāks. Un ir pāri 4 pēcpusdienā. Nu, mēs tagad iesim. Arturs teica, ka viņš gribot ēst. Es ne tā kā ļoti. Jo marokāņi mūsu brokastīm tā sabaro, ka pēc tam visu dienu var dzīvot neēdis. Bet, nu, ok, iesim. Arturs ir nopircis jaunas kurpes. Un vecās kurpes viņš ir iepakojis kastē un kaut kur noliks. Kādam marokānim varbūt noderēs. Tikai jautājums mums tad jāizdomā, kur nolikt. Re, kur te var nolikt augšā uz tā žoga? Te. Lai vai te, noliek un viss. No, te ir kaut kāds brahimu salāda krīti tur. Jā. Jā, tūlīt pagaidi. Ej. Es tev paiešu bišķi pa priekšā, tu man neesi kadrā visu laiku. Reku ēstūs visāds. Nu, cilvēki te sēž. Šito es skatījos, šito te arī ieteica. Varbūt te paliekam te. Bet es gribētu tad tālāk no ceļa. Ko? Tagad tūlītās. Jā, mēs ienācām labas atsauksmes par šo ēstumu, bija TripAdvisorī tā, bet cilvēki te sēž, nezinu. Google nevajag TripAdvisorī. Jā. Man nepatīk, ka tāda sēdēšana, man gribētu kaut ko mierīgāk īstenībā, bet labi.
izvēs to, ko iesaka citi ceļotāji. Ko tad mēs ir? Reku ir, kad 24. gadā viņiem ir bijis avārds. Jā. Mēs jau sen apskatījušies, Mēs esam sen apskatījušies, bet es godīgi saku, ja es nebūtu apskatījusies, es šajā vietai būtu gājis garām. Nu, tā nebūtu palikusi. Jā, labi. Nu, pamēģināsim. Te jau vairs mierīgi paēst nevar. Man vispirms ir ar telefonu kaut kas jānobildē, pēc tam ar kameru kaut kas jānobildē, jānofilmē. Jā, ēd maizīt. Mēs paspildījām kuskus un es izvēlējos vanīni, es negribēju kuskus un turklāt man ir aizdomās, ka porcija būs pietiekami liela, ka mums pietiks abiem. Ja mums atnes uz kodiņas. Arturs teica, ka viņš nedod vinneri, tāpēc, ka toaleti nesot. Viņam bija vesels piedzīvojums ar toaleti bija. Ne jau iestādījumam toaleti, tev čalīti savu toaleti aiziet. Tā. Nu jā, bet viņš jau, bet es nesaprotu, ka viņš viss, kas paprast toaleti, tad pie sevis uz toaleti. Toaleti ir tādi, ka tur bija 2 rolleri stāvēja un tas toaleti. Normāli. Jā, skaidrs. Nu tad pagaidām labu apetīti. Uzkodas mēs jau esam nolaksējuši un beidzot Arturs dabūja, viņš arī domāja, ka tā ir tadžīna, bet tā nav tadžīna, tas ir kuskus ar lielopu gaļu. Un tā izskatās, ka mums patiešām tur pietiks abiem diviem. Un man ir panīni ar kartupeļu frī. Ļoti nemarokāniski. Esmu šoreiz izvēlējusies. Vajadzēja to mērcīt atstāt. Tad pasaustas kuskus, nu redzēs. Nu tā, paēdām mēs ļoti labi, Arturs saka. Kuskus, mans maizītes, 2 kafijas izmaksāja 15 eiro. Tā kā. Tagad mēs turpināsim klīst pa tirgu. Jā, Artur, es filmēju mammeles. Viņš tik uz mammelēm te man skatās. Vispār man nav ko teikt. Un šitās negribētu visu? Nē, ne īpaši. Faraona pantalones. Es visu laiku gribu tos austrumu saldumus nopirkt. Taču parasti tas visu laiku ir tā jau sēdusies, ka nav vairs vietas tiem saldumiem. Bet varbūt, kad kādu dienu mēs... Jā, pastaigi, ne tā, neuzēdīs tik bagātīgi, man būs vieta arī austrumu saldumiem. Es teikšu, ka es varbūt neesmu beigās sajūsmā par marokāņu virtuvi. Viņi ir diezgan tāda specifiska, garšu ziņā. Nav slikti, bet ēd viņi te ļoti bagātīgi. Nu tā, kad brokastis pāri un citreiz pietiek visai dienai. Tagad mēs vēl esam uzsēduši vakariņas. Man nekam vairāk vietas nav. Čia, visi pilns. Vēders pilns, nav vietas vairāk saldumiem. Koliņi es gribētu kaut ko gāzētu, es gribētu uzdzert. Viņiem te nepatīk, ka viņus te filmē un bildē, tāpēc drošāk ir filmēt un bildēt pašai sevi. Te brīžiem nevar saprast. Nu, viņi brīžiem... Kur mums te jāiet ir. Šodien ir atkal izlaušanās spēle, izlauzies no vecpilsētas. Vai tu spēji atrast izeju? Ko, Artur? Bez manējās Googles tu neko nevarētu atrast, vai ne? Tāpēc, ka tev uz izjūtu arī nekas nesanāks. Varbūt, neatceros. Tā, mēs esam kaut kādā laukumiņā un es tūlīt ņemšu kaut kā Google, lai noorientētos, jo es ar vairs neko nesaprotu.
šausmas. Lai Dievs nogrābs tās te otrais nonākt šinī pilsētā. Māries, tu pāris skvēriņā var apsēsties.